Labdien! Šodien ir pienākusi tā laimīgā diena, kad uzsāku savu sarunu cikla sēriju, ko vēlas sievietes. Pagaidīšu, kamēr kāds pieslēdzās, un tad pastāstīšu, par ko tad mēs šodien runāsim un ko es esmu šodien uzaicinājusi. Kā pirmo esmu uzaicinājusi uz savu sarunu Ingrīdu Freidenfeldi, un Ingrīda ir Kundalīni jogas meistare, vēdiskā astroloģe, juriste, uzņēmēja, uzturas speciāliste, bez 5 minūtēm ārstniecības persona kosmetoloģijā, 4 bērnu māmiņa, laimīga sieva un sieviete, mūžīgā studente, pateicīga Dievam, jo dara vislabāko darbu pasaulē, palīdzot cilvēkiem. Tātad tagad man ir jāskatās, kā es varēšu pievienot Ingrīdu, jo es daru to pirmo reizi. Tā. Skatos, tātad, kā man te sanāks? Kad Ingrīda apstiprinās manu uzaicinājumu, tad viņa laikam parādīsies šajā ekrānā. Lūk, labdien, izdevās, jā! Jā, izdevās. Bišķiņ arī palika skaļāk. Burvīgi. Jā. Kāds, kur skatās, ir šobrīd pievienojušies 2 cilvēki, bet es ceru, ka pēc tam varēs ierakstīt, un tad varēs noskatīties arī vēlāk tie, kuri varbūt uzrakstiet, vai dzirdams, viss redzams, un tā tālāk, varbūt kāds ieraksta, bet ja neviens neierakstīs, tad mēs ceram, kad visu var dzirdēt, un viss ir kārtībā, un mēs varam sākt savu sarunu. Es jau tevi nedaudz pieteicu, es nezinu, dzirdēju, vai tu dzirdēji? Es mēģināju sariktēt visu tā, lai mani vismaz redz. Jā, jāpārkārto viss bija arī tā, lai. Jā, bišķiņ savādāk tas viss ir, jā. Jā, tātad es pateicu, ka tu esi Kundalīni jogas meistare, vēdiskā astroloģe, juriste, uzņēmēja, 4 bērnu māmiņa, mūžīgā studente, bez 5 minūtēm ārstniecības persona kosmetoloģijā, un laimīga sieva un sieviete, un pateicīga Dievam, jo dari vislabāko darbu pasaulē, palīdzot cilvēkiem. Noklausoties visu šo sarakstu, man rodās jautājums, kur tu ikdienā ņem enerģiju, kas ir tie tavi iedvesmas avoti, kas liek tev darīt tik daudz, jo es iepazinu tevi tā, kā pievienojos vienā no tavām vadītajām grupām, un es vienkārši varu apbrīnot, cik daudz tev ir enerģijas. Tu jau 6 no rīta esi publicējusi kādu ierakstu, tu katru dienu kaut ko raksti, kaut ko runā, uzmundrini, stāsti un dalies ar tik daudz informāciju, kā man tas liekas apbrīnojami. Paldies liels. Ir tā, ka vispār visu, ko es daru, ir tikai tāpēc, ka es mīlu to, ko es daru. Ļoti. Un absolūti katra lieta, ko es daru, viņa ir manā dzīvē ienākusi, lai es reāli kaut ko iemācītos. Tas saistās ar absolūti visu. Ar bērniem, ar ģimenēm, ar to, ka es negribēju būt jurists, bet es par viņu mācījos. Un man likās, ka tas man absolūti nenoderēs. Un es neticēju mammai, kas man ir matemātikas skolotāja, ka man arī noderēs matemātika. Jebkur. Es teicu, nē, tikai literatūra. Kā jau visas, jā. Un beigās, tā kā visas dzīves laikā ir sanācis tas, ka tev visu laiku jābūt koncentrācijā.
Un pie tā es nonācu tad, kad es sāku studēt, jo džotišveidisko astroloģiju, kas arī nenāca viegli, es šķietināju, kāpēc man vajag tik daudz, lai saprastu, kas es esmu. Un, protams, kad es atskatījos atpakaļ uz visu to savu dzīvi, nu, tagad man 42 tūlīt būs jau, un es sapratu, ka tas viss ir tāds šādī pirksts Saturns, kas lika man sakoncentrēties vienkārši, un man palīdzēja visu, ko es protu, izveidot tādu sevi centrētu. Un es iedvesmojos tikai no tā, ko es daru. Un visu, ko es daru, ir tikai tāpēc, ka tas nes prieku man īstenībā ļoti. Un ja es nevaru no rīta celties, es neceļos un es nevienu neuzmundrinu. Es to daru tikai tad, kad es to varu. Bet ja es arī tā kā dažreiz to vispār nedaru. Es nepiesaistos nekādām tādām lietām, ka tev 6, 5, es daru tad, kad man ir laiks, bet es ļoti plānoju dzīvi, un to man iemācīja darīt, lūk, šī te visa pieredze. Ja es neplānotu, man time managements, esmu uzņēmējis vispār savā dzīvē, tā kā kontrolēju savu dzīvi. Nu tā īsumā. Tu minēji, varbūt cilvēkiem, kuri nav astroloģijā, varbūt pastāv. Tu teici, Saturns ir tas, kurš man lika šo visu dzīvi strukturēt. Varbūt pastāst cilvēkiem, kas tad ir Saturns un kāpēc tu viņu piemini un kāpēc viņš tev dzīvi strukturē. Varbūt citiem arī liekas, kas tad ar manu dzīvi notiek. Varbūt viņiem var Saturns palīdzēt. Ko tu dari tieši šajā sakarā? Pirmkārt, tas ir, es ļoti rekomendēju, piemēram, parunāt ar savu veidisko astrologu. Katram jau tāds ir. Tie, kas mums klausās, pārsvarā šiem cilvēkiem ir, pie kā vērsties, un tad tur pasaka, piemēram, to Saturna pozīciju. Protams, ka es kā visas sievietes sāku no Venēras, ja? Visām sievietēm gribās to Venēru, un es visu dzīvi meklēju to Venēru, kas, protams, man ir arī tādā foršā pozīcijā, bet Saturns tik un tā prevalē. Un Saturns ir tas karmiskais moments, kas ietekmē katra cilvēka dzīvi. Viņu saucam mēs karmas dievs, ja? Un viņš patiešām ir karmas dievs, un cilvēki baidās no karmas. Un faktiski baidās no tā, baidoties no karmas, cilvēki nobīstās arī no problēmām. Man arī tieši tāpat bija. Man likās, ka es to neizvilkšu, es to nepadarīšu, es tā nespēšu. Bet tik un tā apstākļi dzīvē salikās tā, kad man bija tas jādara. Un lai cik ļoti es atliktu, tāda prokrastinācija man arī tā kā piemita šādi tad, jā, gribējies pagulēt, gribējies vienkārši reāli. Liekas, ka visi citi tikai elpots ar kreiso nāsi un viss viņiem sanāk. Un es, protams, arī tā gribēju un braucu uz Indiju un meklēju visu kaut kādus kokus, ko tik es nedarīju, jā. Līdz beigās sapratu, ka man vajadzēja atteikties absolūti no visa, kur es mācījos, ko es darīju. Man bija brīdis, kad es vienkārši aizvēru visas grāmatas un vienkārši sēdēju jūtu. Ja, un es jūtu caur to džotišu astroloģiju. Tas ir tas skelets, uz kuru es vispār esmu uzvērusi visas savas zināšanas, un Saturns ir tas, kas viņš ierobežo. Un cilvēki baidās, ka viņi tiks ierobežoti. Es nebaidos. Tas tā kā bērnam ir vajadzīgs rāmis gultiņai. Piemēram, ja es tagad savu zīdaini, viņam gadiņš, es viņu ieliktu bez redelēm, ko es mēģināju, viņš izkrīt. Labi zemā gultiņa, bet viņš izkrīt. Kaut vai drusku viņam būs jāpieceļās, būs nepatīkami. Un Saturns, respektīvi, mūs pasargā no kļūdām, lai mēs neieberžamies tajā, kur mums ir problēmas bijušas vai iepriekšējās reinkarnācijās, vai arī ko mēs jau esam sastrādājuši šeit, vai arī, piemēram, problēmas, kas mums ir bijušas mūsu vecākiem, mūsu senčiem. Un tik daudz es tur esmu izpētījis. Es varu runāt šitā ilgi, jā? Jā, protams. Es varu bezgalīgi. Un tad, kad esmu izpētījis, kad man sākās tā analīze tik ļoti dziļa, protams, ka tas nāca caur sāpēm. Caur ļoti dziļām sāpēm, kad es nesapratu, kas manā dzīvē notiek. Jo Saturns, patiešām no viņa baidās, kā viņš tiek attēlots, tā kā tāds tievs vīrietis, tāds, zināt, krievu pasakās ir, ka šie besmērtnē. Tā kā tas tāds ļoti kalsns vīrietis, sauss un visu laiku uzpasē un rada tu vēl te viedurš, lai tu virzies. Tā. Viņš atrod, tā kā krievu pasakās, man patika, man mamma krievietis, un es tā kā ļoti daudz tās pasakas lasīju, un visur tas, kas šķiet bija, ja? Un viņam iekšē rada tā dzīvības enerģija. Un tā dzīvības enerģija, tā mūsu dzīvības enerģija. Un viņš ir tas, kas pārlauž
faktiski, un mēs tādā veidā mēs pārlaužam savu karmu faktiski, jā, bet viņš nāk caur stāpēm, mums jāatver ola, mums ir jāierauga, kas tur vēl aiz čaumalas ir, jā, līdz mēs nonākam līdz tam centram. Bet man tas notika tad, kad es gaidīju bērnu, un viņš man izkrita, tas bērns. Un izkrita tā pēkšņi negaidīti, piemēram, 5. grūtniecības mēnesis, tas bija traumatiski ļoti, jebkurai sievietei to sapratīs. Un pēc tam man nācās ļoti daudz runāt par tām ginekoloģiskajām tēmām. Un izrādās, ka bērniņš, viņš atrodas olā sievietes dzemdē divos apvalkos. Un tā ir Muludhara, tas ir pirmais bāzes centrs. Un Saturnam arī ir 2 riņķi. Un viņi mūs ierobežo. Un tad, kad mēs savā karmā kaut ko daram nepareizi, šeit un tagad šajā dzīves posmā, uz mums atsaucās mūsu iepriekšējie darbības mehānismi, kurus mēs pat neatceramies, bet viņi notiek. Viņi notiek, un ko es tajā brīdī sapratu, ka tajā brīdī, kad tas notika ar mani, es pēkšņi man tā kā pielica, to sapratīs droši, kas ar jogu nodarbojas vai ar astroloģiju, ka tev atnāk meditācija. Uz meditācija notiek tādā brīdī. Nevis, ka mēs sēžam šādi, meditējam un atpūšamies vienkārši. Bet, kad tev ir krīze dzīvē un tu saproti, ka nē, mīļā, tev ir jāsāk meklēt, ko tu dari ne tā. Un tad man pēkšņi salikās visa tā čakrālā sistēma, tā kā soli pa solim salikās. Kāpēc Muludharā, piemēram, bāzes centrā atrodas Saturns, un tur viņš man tur kontrolē. Un es saprotu, ka davai tu sāc no sākuma visu. Un ikreiz man dzīvē ir tā bijis, cik reiz vajadzēja pārtraukt un sākt. Un pārtraukt un sākt. Un kamēr tu piekūsti pati no sevis, un tā dzīvot, pārtraukt un sākt no jauna, tu nevari uzkrāt. Tu nevari uzkrāt, tu visu laiku dod, un tu nesaproti, kur tu virzies. Un tad tu vienkārši vienā brīdī saproti, ka īstenībā tavs pamatu uzdevums ir forši, pamosties no rīta un vārīt putru. Un mierīgi to darīt. Tu saproti mērķi, kāpēc tu to dari. Tu saproti, kāpēc tev jābūt boršam uzvārītam, jo viņi visi gaida uz tevi. Un tad, kad es tā kā pārtransformēju, neskatoties to, kas ļoti sociāli aktīvi, man bija kaut kādā ziņā bail apstāties, jo taču klienti tādā garā. Bet es nenobijos to izdarīt. Un tas realitātē deva man iespēju paskatīties uz to sievišķību pavisam no citas puses. Un nepazaudēt sevi. Lūk, tas ir Saturns. Viņš iemāca sievietes tikai caur mēnesis enerģiju. Tas ir tas, ko es sapratu. Un tāpēc es savās praksēs strādāju caur mēnesis enerģiju. Un tad atverās Venēra, tad atverās Merkurs, tad viss sāk notikt ļoti plūstoši. Tāda man pieredze, kā es to Saturnu tādā veidā izjūtu. Tādu riktīgu. Saturns jau ir arī, protams, visu, ko tu stāstīji, es to izjūtu no tava stāsta, ka tās ir grūtības, bet neskatoties uz to, mums viņas ir jāpārvar, lai mēs izaugtu un lai mēs kaut ko jaunu iemācītos. Mums nav jābaidās no tā, ka mums šobrīd ir grūti, mums ir jāizdomājas par to, kāpēc tas ir, un iespējams, ka mēs nonāksim pie tā, kad ir vienkārši jāapstājas un jāvāra putra. Man pat bija tā, ka es nevarēju neapstāties. Es vienkārši nevarēju. Man pat bija tā, ka, piemēram, man ir jogas nodarbības no rīta grupē. Man ceļās bērns no rīta. Es saprotu, ka es nevaru vairs. Vienkārši fizioloģiski. Tas nav iespējams. Un tad es sēžu vienkārši, protams, ka man ir mantras katru dienu. Es bez tā vienkārši nevaru. Tas ir mans ēdiens. Īstenībā no tā es arī pārtieku. No turienes ir tā enerģija. Tāpēc, ka esmu iemācījusies to darīt no Omes, no tēva puses. Viņa visu laiku bija lūkšanā. Nav svarīgi kādā tur katoļu, luterāņu, pareizticīgo, tam vispār nav nozīme. Jūs varat skaitīt jebko, kaut vai sēdēt un teikt paldies, paldies, katru rītu vienādi, jā. Bet ir jādara tā, lai tur iekšā notiek kaut kāda konekts, kaut kāds ar kaut ko tur iekšēji. Un pēc tam tev atverās tas potenciāls lielāks, un tu saproti, ka, jā, ir resursi, ar kuriem tu vari iekšā sadarboties, tad tu sāc jau runāt savādāk ar sevi. Tu sāc sevi ar savu prātu menedžēt. Nevis viņš kļūst par karali, bet tavas sirds kļūst par karalieti, ja? Un tu sāc savādāk justies. Un to nevar salīdzināt ar sievišķībām. Dievišķībām tur, tas ir kaut kas no citas sajūtas, ja? Kad tu esi dzīva savā realitātē, kuru tu netaisi mākslīgu. Tev ir slikti, come on, sēdi, paraudi. Un tu netēlo, ka tev ir forši.
Bet ar laiku arī tas neforšums pāriet, un tev tā amplitūda skumju samazinās. Tev palielinās tā labā sajūta dzīvē. Un arī tad, kad ir sliktā sajūta ilgi, tev kaut kā tajā izdodās atrast arī privilēģiju, baudīt dzīvi, pat sliktumā. Es nezinu, kā tas strādā, bet tas tā notiek. Ļoti notiek. Vienkārši jābūt lielākam mērķim. Kas sievietei par mērķi var būt savādāku? Ģimene, bērni un Dievs, principā, tie ir mani bērni, kā lai saka. Mani iepriecinājuma avoti. Un tāpēc es arī dzīvoju, lai es varētu tādā veidā realizēt sevi kā sievieti. Bet tas neliedz man vadīt uzņēmumus, tas neliedz man forši izskatīties, darīt savas materiālās lietas. Tas nekad nepateikšu staigāt pliki nabadzīgi jogi. Tā nav. Tā ir tāda utopija drusku. Nu, jā, un es gribēju pajautāt nākošo jautājumu. Varbūt, ka tu vari pastāstīt, kāda bija mazā Ingrīda un kādi bija viņas sapņi un ko Ingrīda teica, kad es izaugšu liela, tad es būšu. Un vai tas ir piepildies, un kā tu to sajūti šobrīd, atskatoties uz to mazo meitenīti, vai viņas pasaulē jau bija šī saikne ar dievišķo, vai kur tu saņēmi šo pirmo sajūtu, ka ir Dievs, ka ir kaut kas augstāk, vai tu jau piedzimi tādā ģimenē, vai tas nāca caur šiem pārdzīvojumiem, vai kādā veidā tas tavā dzīvē izpaudās? Es tagad domāju par to. Es vispār neatceros, par ko es tur gribēju palikt un kļūt. Man nebija tāda izvēle sajūta. Es atceros, ka es gribēju tirgot saldējumu. To gan es atceros, ļoti gribēju. Man patika dzīvi, jā. Un man ļoti patika tās sievietes, kas tur tirgo tos saldējumu dažādās krāsās. Zini, kā atceries, tur bija agrāk tur tādi kraukšķīgas vafelītes. Jā. Ļoti garšo man joprojām tās vafelītes. Un tas zaļais toksiskais saldējums, viņš man arī garšo ļoti, un es viņu arī nopērku un apēdu tad, jā. Bet, principā, es teikšu tā, ka man bija, vispār man ir ļoti tāda, tas nāk no tās ģimenes, kas ir ļoti ticīga, bet veselīgi tā. Man bija tētis, viņš tāds ļoti izteikts katolis, viņš gāja ļoti uz baznīcu. Un vecmāmiņas tēta līniju, viņi ļoti ticīgi. Es šobrīd zinu misi no galvas, es dziedāju baznīcas korī, un man ieliks tagad dziedāt, es dziedāšu misi, pilnīgi visu no galvas. Un man tika nodota tur tieši tā sajūta, kas ir lūkšana. Nu, patiešām tā bija, jo es redzēju to dzīvē, realitātē, kā tas notiek, kad tu atnāc pie vecmāmiņas mājās, tad tev it kā, es droši vien, ka katrs to sajūtāt, tāda vecmāmiņa ar lākatiņu, kas ir, ja. Un tad, ja tur tik garšīgi kartupeļi bija, un likās, nebija tur tās naudas tik daudz, bet visu laiku bija tāda tīrības sajūta, tāda kaut kāda siltuma sajūta bija, ja. Un tad, kad viņa nomira, mums pat mājās izsprāga lampiņas, cik ļoti tā jaudīga lūkšana bija, un viņa katru dienu skaitīja rožakroni, to vienkārši parasto rožakroni katoļu, ko visi zina, ja. Un es tikai kaut kad, varbūt iepriekšēji gadu, dažus gadus atpakaļ, es tikai sapratu, ko viņa darīja. Pie visa tā, ka es ļoti ilgi praktizēju, jā. Nebija taču laika padomāt par cilvēkiem, kas ir blakus. Bija citi skolotāji, bija svarīgākas lietas, bet, tie skolotāji jau mums tepat viņi ir deguna galā, jā. Un tieši mammas līnija, man bija... visa tā dzimta, kas ir mammai, viņa nāk no pareizticīgiem un no vecticībniekiem. Tādi, ļoti tādi, ar raksturiņu. Un tas raksturiņš man tika nodots no mammas, bet tas maigums un tas kaut kas cits, viņš nodots no tēva. Un samiksējās tāda kombinācija, kurā tu vari variēt starp visu. Es, piemēram, pieņemu visas absolūti reliģijas. Man ļoti patīk to visu studēt. Man liekas, tas ir tik interesanti, ka Dievs ir tik daudz to ceļu iedevis, jā, tik daudz. Tāpēc es arī mācījos ļoti daudz, gan kundalīni jogu, gan tantru es mācījos. Man tas vienkārši ir interesanti, un es saprotu, kā tas mehānisms strādā, un kā cilvēki varie, kā Dievs ar cilvēkiem varie un dod dažādi. Viņš grib izpausties ļoti daudzos veidos, tāpēc, ka mūsu apziņa, mēs taču esam tāds, mūsu dzīvīte ir šitāda. Tik maziņa. Un tad, kad es aizdomājos, piemēram, kam es to dzīvi tagad veltu, kam es viņu tērēju, un tas ļoti ātri safokusē mans smadzenes, es saprotu, kad es runāju, tad ar šību, tā kā es esmu
tā es to visu uztveru dzīvi. Un es saprotu, cik ļoti, primitīvi šādi tad es pati uzvedos, kad es, piemēram, ieraugu kaut ko to, kas nav jāredz. Un kā strādā tā ietekme, ja. Un tad es vēršos pie lūkšanas, tad es ļoti, es vienkārši tad tiešām intuitīvi iekšā kaut kā noskaņojos, un man ir atbildes vienmēr. Vienmēr, un acīm redzot tas, ka šī ticības spēks, kas man ir nodots, viņš arī dod, spēju man varbūt vairāk drusciņu darīt nekā citi dara. Tas ir savā ziņā iedzims, bet to var katrs cilvēks attīstīt, īstenībā. Bet tur jābūt treniņam. Varētu teikt, ka tu jau no bērnības biji tādā tā kā plūsmā, un tu sajuti un iemācījies šo plūsmu, un tā tevi nes visas dzīves garumā, tā varētu teikt. Es teikšu, ka jā, tas ir saistīts ar to, jo tad, kad tev deguna priekšā ir piemērs, jā, kad, piemēram, es atceros, tas bija tik smieklīgi vienmēr, ka tētis ar mammu sēž pie galda, tā iesvētītais ēdiens, vakara ēdiens, piemēram, tur lieldienas. Un mana mamma tā kā no pareizticīgiem tāda, tur savādāk vienkārši tradīcija, tā ir tāda saturniska enerģija. Pareizticība ļoti saturniska enerģija, tur viss ir pēc normām, it sevišķi vecticībnieki tur vispār, jā, tur nedodies lievu prava un viss. Un tad tētis man ar uznācienu, viņš lūkšanas skaitu, un mēs visu laiku skatāmies uz to mammu, nevaram ar brāli ar māsu savaldīties, bet tētis tik nopietni, un tas viss bija tik mīļi tajā visā, mums nebija uzspiests, ka tev jābūt tā, bet vienlaikus tika iemācīta kaut kāda pietāte, pietāte pret to, kas ir tā sajūta, un kad man iemācīja jau bērnībā cienīt dažādību. Tajās izpausmēs. Neviens neko neuzspieda, bet kaut kā harmoniski tas tā ievirzījās un tika nodots. Un arī tas ir tas, ko es nododu saviem bērniem. Un viņi īstenībā iet šo ceļu. Man, piemēram, meita mācās par jogas skolotāju jau. Kaut gan tik ļoti viņa ienīda, jā, to visu, ko es daru, jo, daudz laika vajadzēja veltīt tam, ko es daru, jā. Man bieži mājās nav strādāt tur ikdienā tādu. Man bija agrāk ļoti sadalīts. Man nācās iet uz parastu darbu, lai varētu samanedžēt to visu. Un tikai padrusciņi tas attīstījās. Ja tas atkal ir Saturns, viņš tevi pārbauda. Vai tu iesi to savu ceļu, vai tu tomēr kaut kur tur nokritīsi un žēlosi sevi, kā tev neiet, kāda tu nevaroša. Nē, tas nestrādā tā. Jā, tas palīdzēja man ļoti. Tieši šī situācija, kad tev ir piemērs, tāds kontrasts. Man ģimene bija ļoti liels kontrasts, bet es redzēju pieņemšanu. Es redzēju, kas ir pieņemšana. Es redzēju, kas tas ir. Man tas palīdzēja, jā. Un saki, tad varbūt nākošais jautājums, kurā brīdī tavā dzīvē ienāca Indija? Kurš bija tas brīdis, tu dzīvoji Latvijā, tev bija katoļu ticīga, pareizticīga ģimene, un tad vienā brīdī tu saprati, es došos uz Indiju, vai kā tas notika? Jā, starp citu, to man uzdevuši jautājumu ļoti daudz, un es atcerējos vienu tādu lietu, ka man ir šī trešā laulība, jā, es neesmu svētā jaunava Marija, un, sīviete, kas vienkārši sevi atrada tagad. Liekas, ka it kā caur tādām atkal sarežģītām lietām, bet mana pirmā vīramāte, viņa nodarbojas ar jogu. Jā, un viņa man to parādīja tīri tā, pastiepties, man piedzima Ieva, mana meita vecākā, un viņa saka tā, tagad tev paklājuši, tu vienkārši stiepies ar mani. Man jau sāka viņa ievest tajā, ja. Un pēc tam tas interesanti, labi, es izšķīros pēc tam ar pirmo vīru, 18 gados saprecējos, tur smadziņu bija. Es nezinu, es tagad skatos, man meitai 20, es nesaprotu, ja viņa tagad aprecētos. Es tāda biju, man jau bija bērns viņas vecumā, es domāju, ok. Un tas ir Saturns, kurš ātri tev lika jau uzņemties šos pienākumus. Ļoti. Un zināšanu tādu, kā tagad nebija. Bet, protams, tas viss tika apgūts, caur savām kļūdām. Un tā diezgan sāpīgi tas, bet es ļoti pateicīga esmu par to, ka tā ir bijis. Un pēc tam, kad es apprecējos otro reizi, jā, mans otrais vīrs, viņš nodarbojas ar ušu. Un tāda atkal man piedzima. Paskaidro. Ušu tā ir tāda kaujas māksla. Tā austrumu cīņas visas tās, jā. Jā, ķīnieši. Ķīnieši, tibetieši, tas arī no tās epopējas, jā. Un viņš gāja savas lietas darīt, viņš mani atkal aizveda pie kaut kāda superrīgas skolotāja, kurš joga. Tur es tā kā jau asanas apguvu.
Un tā padruskai es arī sāku mācīties to. Un tas notika tā harmoniski, nevis es tagad tā. Man gribējās vienkārši pēc bērniem sakārtot ķermeni, nu kā sievietam pēc dzemdībām, kaut kur svārs, kaut kur tās vēders, kaut kur krūtis vairs nav tādas virtas, kā gribās. Nu, tu meklē ceļu, kaut kur pareizāk ēst. Nu, tev tā kā iedot reku guru, iedeva vienu guru, otru guru, nu, un tad viņi man tā veda pa dzīvi. Un tad jau, laikam, 14. gadā es sāku mācīties jogu padziļināti, un tad Latvijā tāda spāskola ir. Jā. Tur tā kā man vajadzēja to izglītību, lai man būtu dokuments, un es gribēju arī saprast to bāzi. Man vajadzēja anatomiju, man vajadzēja tādas lietas, ja. Jo paralēli es biju aizgājusi uz vienu semināru un satiku savu vienu no pirmām skolotājiem, kas, nu, un tur es dabūju dikšu. Dikša ir tās iesvētības, nu, tā saucamās, jā, un tad viss. Tad tu tāds saprast, ka te, nu, drusciņ cita vispār, tur ir cits formāts, jā, tu vienkārši savādāk dzīvo, jā. Un paralēlis arī, es jau sākusi bija mācīties kundalīni jogu un to klasisko, kas ir Bhaģina skola. Bet tad man bija tā, kad paralēli sākās arī tas tantras ceļš. Un es tā kā pāraudu, tāpēc abus, nu, kopā viņi man sakrita paralēli, es mācījos gan. Un tad padruskai manā dzīvē sāk nākt vēl skolotājs, pieturos, teiksim, tā pie tāda, pie vienas līnijas, man ir viena līnija, kurā es esmu, jā, un tas ir saistīts vienmēr ar to, ar Šivu. Nu, gan kundalīni joga, gan kundalīni tantra jogas skolas, viņi saistītas ar šo Šivas līniju paramparu. Un man palīdzēja, piemēram, kaut kādas tehnikas, kaut kādas krijas, un vienā brīdī, nu, tā kā skolotāji organizēja ceļojumu uz Indiju, un tā es uz turieni aizbraucu, un es atceros, mums arī bija saruna ar otro vīru, viņš saka, es zinu, ka tu aizbrauks, un tu vairs nekad nebūsi atpakaļ. Un tā tas arī notika. Viņš jau, nu, piemēram, zinot arī viņa kārtī, mums ar viņu tādas normālas attiecības ir. Es saprotu, jā, ka man pat ar viņu vajadzēja, godīgi sakot, 2 reizes apprecēties. Vienkārši tur tā karma tā mainījās dzimtas, tur ļoti interesantas lietas tādas ir. Un pēc tam, kad es atbraucu no Indijas, mēs jau bijām šķiršanas procesā. Nu, tāda situācija bija. Ar otro? Jā, ar otro vīru. Un tas tā kā mierīgi viss notika tādā, nu, kaut kā tas tā notika. Es nezinu, vienkārši tā notika. Un pēc kāda laika tad jau mēs satikāmies ar manu tagadējo vīru, un mēs jau vējam šo te ceļu kopā abi tā. Nu, tas ceļš nav viegls īstenībā bijis. Un tagad arī nav roždārs. Visu laiku ir jālaist augsne, lai viņa būtu silta, lai viņa būtu pilnīga, lai viņa būtu pilna ar labvēlīgām baktērijām, kā es saku. Nevis ar visu kompostu, lai ir labs. Nevis, lai ko pagadās, kas man tur paliek, es tur ielēju un nepadomāju. Tā nevar būvēt attiecības. Un, protams, tad jau, kad tu jau esi tādā 3. laulībā, jau saproti, mīlīt, jā. Nu, vairs nav tev 15, nu, saproti, kas notiek. Jo karma taču atkārtojas tev kā, tu iedod partneri, un tas partneris ir tikai, nu, atspoguļojas. Viņš atspoguļo, bet viņš vienkārši ir jauns, teiksim tā, viņš ir jauns spēles dalībnieks tavā dzīvē, kurš ienāk ar vēl lielāku pārbaudījumu pareizi, nu ar tādu, viņš ienāk un tā kā sākumā ir kaisla, un kaut kad viņa beidzas tā kaisla, un tad tu skaties uz to realitāti, un tu saproti, wow, un tev atkal atkārtoties sāk kaut kas tā kā no iepriekšējās dzīves, un tāda es ļoti dziļi sāku transformēt, bet, nu, sevi, tāpēc, ka es sapratu, ka es zinu, ka es jau saprotu, ka sievietes laime ir viņas mierā, un šobrīd man pat ir tā, ka man nevajag vairs tik daudz komplimentus, kā es agrāk gribēju. Man ir tik ļoti interesanti ar sevi, jā, un arī tas partneris ienāk, ka viņam ir tik ļoti interesanti ar sevi, ka mums veidojas kopā interesanti, jā, un viņš ir šamanis, viņš nodarbojas ar latviešu tradīciju attīstīšanu, viņš tāds reāls šamanis, kurš ēd gaļu, reāli. Un man sieviete, kura vienkārši, nu, es to daru jau gadiem, nu, tādiem 10, es nezinu, 20 gadus, nu, vienkārši nav man tas manā dzīve. Un tad pēkšņi tev cepetis. 10, nu, tā. Un es saprotu, ka tagad tev ir sākusies jauna dzīve.
Un es ļoti to mīlu, ko es daru, un es saprotu, es taču nevaru pagaršot. Es nevaru pagaršot, jā. Bet es varu piedāvāt to, ko es dodu, un tas sāk patikt ar laiku, bet es nekad neuzspiežu to. Un es arī esmu no skolotājiem dzirdējis saviem, jā, tur mājās nedrīkst būt gaļa. Un vispār es pieturos pie tāda vispār par to saules pamošanos, piemēram. Tur jāceļās 6 no rīta jāpraktizē. Tagad vadu savu klubu, sievietes man prasa, kā celties no rīta? Es nevaru. Tas taču jāceļās no rīta, tur jāpraktizē. Ar sauli jāceļās. Saproti, kas ir tava saule? Tev blakus guļ saule. Celies ar to sauli. Tas taču arī ir. Viss ļoti labs, kamēr saule guļ, es arī guļu. Man nav jāceļ 6, ja mana saule guļ gultā. Jā, mana saule, jā, man tur zīdainis guļ, viņš arī ir mana saule. Un tie ir 2 vīrieši, pieņemsim, jā, kas ir mans dzīves vīrieši, jā. Un es tagad celšos, es sevi mocīšu, piemēram, es baroju naktī vai vēl, piemēram, negulēt nakts. Sievietes saprot, kā tas ir. Bet, protams, ka es gulēšu ar sauli. Es nevis modīšos ar viņu, es gulēšu un modīšos ar viņu. Un pēc tam es runāšu ar sauli, skaitīšu mantras, es darīšu visu tādā sievišķībā. Bet tas nāk tikai ar apziņu tādu, ka tas arī atnāk meditācijās. Kur ir teksts, ja, piemēram, mēs runājam, ka vīrietis tas ir gars, arī tu tā stāstīji. Atceries tajā savā stāstī, tajā aprakstiņā, ka vīrietis dot apziņu. Un apziņa ir tas saules elements, tā ir tā saules enerģija, kuru dod vīrietis. Ja es esmu precējusies, ja es esmu sieva, tad man arī kaut kas ir saulē jādod, ne? Man tā mēnesis enerģija ir jādod, un tā ir tā sievišķā enerģija. Bet tas nenozīmē, ka tas notiek katru dienu. Tu vari piecelties un kādreiz, lai viņš tur guļ, bet tu vari iet praktizēt. Bet tam nav jākļūst par fanātismu. Es tagad neiešu pielūgt skolotāju bildi. Kāpēc? Tāpēc, kad man ir mans skolotājs deguna priekšā. Un tas nāca man ļoti ilgi. Ļoti. Kamēr es to iebraucu. Šis man ļoti patīk. Paldies, jo katrai mums precētai sievietei ir savs skolotājs mājās. Un tagad šodien guru diena tieši. Šodien arī guru diena ir. Un tie skolotāji, vīrietis taču ir guru, visi tā saka guru. Un tad, piemēram, strādāju ar sievietēm, viņš taču tik tāds, tur šitāds, un spaida tikai pulti. Mēs gribam pakritizēt, jo sievietes, vispār sievietes vēl tur tā, ka tu esi mīļākās lomā tur tādas, kura draudzene vēl tikai tas tā neizpaužās, bet kad tu jau esi rutīnā, tu vairs neesi Venēras enerģijā. Tu hops pamainies uz mēnesi. Viss vīrietis ir sasniedzis tevi. Un tad tev ir jāprot. Un šo te tālāko ceļu, piemēram, kad tu esi Venērā, kad tu tur spīdi, kad tev ir brīvība, pareizi, mājās taču tā nav. Mēs visi leduskapis, pannas, bērni, darbs, gribās smukāk izskatīties, bet nevienmēr tu paspēji. Un tad tu saproti, ko man tagad nomirt? Nē. Un tad, bet man gribās darīt to, ko es gribu. Man ļoti patīk, es bez tā nevaru. Bet es arī saprotu, kāpēc tad es vispār izvēlējos to ģimenes modeli? Kāpēc? Lai vienkārši turpināt darīt tā, kā bija. Vienreiz es jau tā mēģināju, otrais tā mēģināju, trešais uz tā 50-50 mēģināju. Tur tā kā mēģinājums tas bija. Karmiskais parādiņš. Un tagad es saprotu, ka, ja es iešu to pašu ceļu, tas būs atkal tas pats samsaras rats. Jā. Tas notiek, tas vienkārši es viņu pati tikai varu pārtraukt. Tas ir, ka mēs strādājam ar sevi. Un man ļoti palīdzēja mana horoskopa zināšana par sevi. Ļoti. Un principā tas, ko es iemācu sievietēm, pārsvarā pie manis nāk sievietes, vai kuras grib būvēt attiecības, vai kurām ir, un viņas tā kā kaut kas tur neiet. Un es palīdzu tieši caur tādu džiotišu prizmu, caur tantra jogu saprast, kur ir bijušas kļūdas tur kaut kur. Rokoties ļoti dziļi, es nerokos viņas pašas, bet man ir mehānisms, kā viņas tur aizrokās. Un tad sāk mainīties dzīve. Sievietes uzņemās atbildību par sevi. Un tad tu maini apkārt visu. Bet tas ir grūti. Protams, ka gribās. Un tā mazā meitene, kas grib to saldējumu, viņa joprojām viņu grib. Bet tev nepasniedz viņu tā, uz zelta šķīvīša. Tev ir jāprot tas šķīvīts arī pašai drusciņi sagatavot un parādīt, kā tu gribi, lai tev to pasniedz saldējumu. Diemžēl. Jo vīrietis parasti viņš ko? Viņš vienkārši ir šokā. Piemēram, mans vīrs,
Viņam ļoti jābūt skaidrībai visā, ko es daru. Nu, ar tādu sievietes, nezinu, man liekas, tikai mans vīrs var sadzīvot. Viņš ir pieradis, un viņš arī tajā visā ir, viņš arī mantras, un, nu, kaut gan viņš arī viņš šamanis ir, bet viņš tik un tā ļoti respektē. Un kad es tik līdz sāku dzirdēt, ko viņš man saka, es sāku saprast vispār, kur es dzīvoju, kāpēc es dzīvoju, kāds ir mans dzīves mērķis. Nevis viņu nobumbulēt uz paklājiņa tikai, nav jau gluži nobumbulēt, ir jādara. Tas nav, kad es nesaku, ka nav jādara, bet ir jāsaprot, kāpēc tu tur ej. Tu tur ej relaksēties. Vai ko tu tur dari? Vai tu meditē? Tu jau tikpat labi vari apsēsties virtuvē vai darba procesā, kur jūs strādājat katras, pasēdēt, paskatīties pa logu un paskaitīt mantru. Un pietiek paelpot tur vakarā pirms miega vai vienkārši pameditēt klusumā, kamēr visi ēd. Tas ir tā privilēģija, ka tev ir liela ģimene un daudz darba, tu ļoti novērtē, kas ir miers. Tu saproti, kas ir klusums un principā, tā tas dzīvē ir sanācis, ka es to sapratu ļoti dziļi. Un es negribu es nenožēloju, kā bija. Un es negribu vairs arī tēlot kaut ko tādu, kas es neesmu. Jā. Tas ir svarīgi man ļoti, un tāpēc man ir laiks, piemēram, sievietēm pateikt. Tas nozīmē, ka es esmu tajā brīdī laimīga, kad es to daru. Jo tev ir ko dot. Man ir ko dot, un tu dalies, un līdz ar to, jo tu vairāk dalies, jo tev vairāk arī rodas tā strādātā enerģija. Tas ir brīnišķīgi, ko tu tikko pastāstīji, un no šī stāsta es sapratu to, ka tev pirmā vīramāte ievadīja tevi jogā, tu aizgāji kā parasti sievietēm liekas, ko man darīt, iet uz sporta zāli, vai man iet uz vai ko, un tad tu aizgāji uz jogu, un tad pamazām, interesanti likās tas, ka tu stāstīji, ka tu sāki, vienkārši darīt kā sporta veidu to jogu, un tad viņa attīstījās kā garīgā izaugsme, kā transformācija, jo joga arī, ja mēs viņu pildam vienkārši kā āsanas, arī tad notiek transformācija, jo šīs pozas jau pašas par sevi ir veicinošas pārmaiņas un izaugsmi un tā tālāk. Tā kā, ja cilvēks vienkārši sāk nodarboties ar jogas vingrinājumiem, izvēl nevis sporta zāli, bet jogu, jau viņā notiek šīs pārmaiņas. Jā. Pat interesantākais, ja cilvēks pat aizies uz sporta zāli, un viņš vienkārši apsēdīsies, vienkārši sakrustotām kājām, viņš jau pilda jogu. Bet tad, kad tu zini, ka tu to dari, tas ir savādāk. Jā, un īstenībā mani sapratīs sievietes, kas dara arī fiziskas lietas, jā, piemēram, ļoti daudz šobrīd ir tās, ko es pamanu, tāpēc, ka es tajā jomā esmu. Tā ir man darbas vide, teiksim tā. Tas lidojums ļoti, ļoti augstais, jā, viņš ir jāsazemē. Un asanas lieliski to izdara. Tāpēc, ka tev vajag ķermeni. Mēs taču caur ķermeni realizējam savu dzīvi. Mēs nevaram vienkārši caur prātu. Un bieži vien cilvēki uzkrāja informāciju. Kas tagad notiek, uzkrāja, kaut arī to pašu džotišu, viņu vajag realizēt materiālā vidē momentāli. Viņu nevar lasīt tikai par viņu. Tu nevari savu horoskopu tikai analizēt, jo tiklīdz tu sāc viņu analizēt, tev uzreiz vismaz piespēlā kaut kādas situācijas, kas tev būs jārisina. Un tur vajag spēku fizisku. Brīžiem tev vienkārši vajag pareizi ēst. Tev vajag pārstruktūrēt, tu sāc saprast savādāk to dzīvi, ja? Un asanas, tas ir arī sava veida upaji, jo, piemēram, kā man ir uzbūvēta joga, tad es upaju veidā pasniedzu to, piemēram, tur čandras dienā, un es cenšos tās prakses iedot pa čakrām, tāpēc, ka es zinu, kurās tur čakrās atrodas planētas, jā, un kā viņas kombinācijā konkrētai dienai dot īpašu spēku, viss. Un tas arī transformē ķermeni. Bet arī nezinot, tu jau tur esi, tu jau to dari, tik un tā. Ja, bet ja mēs jau pieslēdzam apziņu, un ja mēs ejam jau tālāk, ja nāk mantras, ja nāk ēdiens, ja nāk šī apzinātība, tad, protams, tas viss strādā daudz jaudīgi. Un
Un vēl bija svarīgs moments, kas noteikti daudzām sievietēm varētu būt interesanti, ka tu teici, es arī strādāju kā astrologs jau daudzus gadus un arī esmu novērojis šo situāciju, kad sievietēm izjūg šīs attiecības un sākas jaunas attiecības un viņa saskarās ar līdzīgām problēmām, kamēr nesaprot to, ka jāsāk ir ar sevi un jāmaina ir sevi, un tikai tad mainīsies šīs attiecības. Ja? Tad uz tavu piemēru mēs varētu teikt, ka tas ļoti labi ir redzams, un tu to esi piedzīvojis un vari apstiprināt, ka tā tas ir tajā brīdī, kad tu saprati, ka tu mainīsi pati sevi, ka tu strādāsi ar sevi, tad arī tava dzīve sakārtosies un būs harmoniska, skaista un Absolūti. Un es vēl pateikšu vairāk, jā. Pat tad, kad jūs sākat arī analizēt sevi, kad jūs sākat sevi mainīt, tad dzīvē sāk parādīties tādi kā pārbaudījumi. Viņi sāk parādīties. Piemēram, manā jomā tas ir ļoti arī atkarīgs no tā, piemēram, ja mēs ejam to garīgo ceļu, tad tev jāskatās savu Jupiteru. Šodien mēs arī Jupitera dienā, jā. Un vīrs, tas vienmēr saistīts ar Jupiteru, ar guru. Un es ar šo jomu ļoti strādāju savā dzīvē, es izvēlējos prioritātes, mana dzīvē vispār sadalīt pa prioritātēm. Tas man arī palīdzēja to menedžmentu saplānot, kā es varu darīt, man ir esmu tāds strukturēts cilvēks, es arī iemācu to sievietēm izdarīt. Un tā kā tu esi plauktiņā kaut kādā, no kura visi baidās, tur jālido. Ir jālido, bet ir jābūt, tādai sajūtai, kāpēc tu to dari. Un nāk tādi pārbaudījumi, ka tu pārbaudi tavu uzticību tev pašai. Un tas arī tev pašai, tas ir tavai saiknē ar tavu dievu tevi. Un tev sāk teikt, piemēram, tur, tagad tu vēl nevari. Vai piemēram, tagad vēl par āgru. Vai tagad nē, tagad labāk pagaidi. Un tev iekšā rodas tāds, varbūt atkal es nevaru, varbūt atkal es varu, varbūt tagad atkal kaut ko es neizdarīju. Un tev veidojas tāds, ziniet, tāds krievu valodā ir sindroms samazvanca. Es nezinu kā. Tāds sindroms, kas, ka tu neesi vēl gatavs. Jā. Un tu visu laiku sevi vaino tajā. Varbūt ne tagad. Gatavs. Tu neesi gatavs, bet tu esi gatavs. Tu jau tagad esi gatavs. Tu vienmēr esi gatavs. Tāpēc, ka tu esi gatavs. Vienkārši tu piedzimi, tu jau esi gatavs. Tev iekšā jau ir talanti. Ļoti daudz talanti, jā. Un manā dzīvē tas nāca ar tādiem lieliem pārbaudījumiem. Un joprojām ik pa laikam nāk. Piemēram, es zinu savu mērķi dzīves, uz ko es eju vispār, jā, un kāda ir mana prerogatīva, pie kā es pieturos, jā, un kā es vēlos būt, lai ar mani izpaužās tas mans visums, mans talants, es uzskatu, ka Dievs tā ir mīlestība, kā mana mīlestība var izpausties uz pasauli, un tad es pieturos pie tā, un mani neapturēs neviens skolotājs. Pat vislielākais guru, kas atnāks man pateikt, bet tev jādara tā, es ieklausīšos. Bet es zinu, kurš man tagad vistuvāk atrodas. Mani bērni, mans vīrs, jā. Un ir ļoti svarīgi ieklausīties. Pat tad, ja nepatīk, ko saka. Man ļoti nepatīk kaut kādā brīdī, man tur pateica, ka, man bija tā kā tāda frāze izskanējusi, liec man mieru. Es jau teicu kaut kādā vienā, man liekas, lekcijā savā. Un es tā kā nesapratu, kā. Bet īstenībā to pasaka tāpēc ar mērķi, lai tu pameklē sevī prieku. Tā ir. Pareizi. Un ļoti svarīgi dzirdēt. Un ieklausīties ir ļoti svarīgi. Šrāvu neieslēgt savu ausi lielo, citu enerģētisko ausi. Nevis šitās, kas dzird tikai tuvāko, bet tādu platāku. Ja domājaties, ka jums šeit tādas lokātori, tādi lieli divi, tās atceries satelīta antēnas tādas. Tā ir jādzird. Tā ir jādzird, jā. Un te varbūt ne lotus, bet man palīdz, kad man ir tas satelīts. Ļoti palīdz man, jā. Piemēram, tādas tīri praktiskas lietas varbūt kādai nodara, jā. Paklausīt. Tad es sapratu, ka tev ļoti svarīgi ir ieklausīties, ko tev saka vīrs, kā jūtās tavi bērni, un tie ir tavi lielākie skolotāji. Un tas, manuprāt, arī ir ļoti, ļoti svarīgi sievietei saprast, jo es arī kādu brīdi esmu tiekusies pēc skolotājiem Indijā un dažādiem guru un
tālāk un tā tālāk, un man vīrs saka, viņš tā arī pasaka, kur tu skrien apkārt, es taču esmu tev, jautā man, es tev visu atbildēšu. Un vienā brīdī es arī to sapratu, ka tiešām es varu viņam jautāt, un viņš tiešām atbild, un tas ir brīnišķīgi, nu vienkārši. Tā ir tāda vesela revolūcija, ka tu saproti, ka jā, mans skolotājs ir man mājās, un nu, brīnišķīgi. Tā ir, jā. Brīnišķīgi. Nē, bet man, piemēram, ļoti patīk aizbraukt un ieraudzīt kaut ko citu. Bet tas nenozīmē, ka es tagad gaidīšu atbildes, lai man mutē ieliek no turienes. Ja man ir iespēja, pie manis brauc skolotāji dzīvot no Indijas, piemēram, ja, un es viņus pieņemu, es viņam nodrošinu dzīves vietu, nu tā kā es uztveru kā viesu, un man tas ir gods. Bet tas nenozīmē, ka es tagad mainīšu savu dzīvi, lai es dzīvotu tā, kā ir pieņemts tur. Un tas netraucē man darīt to, kas man patīk. Ja? Kaut gan es teikšu, ka manā dzīves posmā pašā sākumā es uzskatu, ka tas arī zināmā mērā ietekmē manu otro laulību, godīgi sakot. Ja? Jo tas fanātisms, kādā viņas to darīja, nu to sapratīs cilvēki. Gāju cauri, veģetīvi, celies, visu praktizē, visam jābūt tā kā. Es nepārspīlēju kundalini praksi, taisīju 4 stundas, reāli, nu, normāls cilvēks, bet es cēlos 4 ar sauli. Tā saule bija tur, nu, palikta malā zem segas, tāpēc, ka tā saule, jā, nu, bet tas arī ir tāds apziņas līmenis. Tur nevajag sevi pat vainot tajā, vienkārši vajadzīgs, tas bija dzīves skolai. Galvenais, kā es to nododu bērniem, kā es to nododu meitām. Man 3 meitas, man liela atbildība ir. Un puika. Un kā es to nododu, viņi jau mācās no manis, ko es daru. Ko viņi tagad redzēs, kad es esmu kaut kāda psihopāta, pa mājām skrēdu un lamājos, tad tagad visi nost, man te prakses, nu es to negribu. Tāpēc, ka priekš kam tu tie bērni ir, priekš kam vīrs, priekš kam. Kāpēc? Kādēļ tad man tas ir? Mēs neizdomājamies, kādēļ man ir ģimene. Kādēļ? Jā, varbūt nevienmēr visiem viss ir ideāli, un man arī nav. Un nevienam nav. Nav tādu cilvēku. Tādu vienkārši nav. Tāpēc, ka ir, nu, ir forša ilūzija paskatīties Instagramā, kā izskatās, bet tā nav. Mēs, piemēram, esam bijuši aizbraukši ceļojumā, un mēs vienkārši pat nepavadam laiku kopā. Tāpēc, kad nav laika tā kopā pabūt, tu forši varbūt aizmiedz kopā, tad, kad visi aizmiguši, un tas jau ir forši, jā. Un tu par to vairs nestreso, tu vairs neiedomājies, kā ir jābūt. Tev nav tādu ilūziju par to, kā ir jābūt. Lūk, ko palīdz atvērt tā garīgā prakse. Jo tu saproti, ir kā ir. Un tev tajā ir kā ir ļoti labi. Bet varbūt vēl labāk, bet tas ir atkarīgs no tā, kā tu sevi uzskaņo. Un tu dari tikai ar sevi, tu dari tikai priekš sevis. Tikai, neko tu nedari ne vīram, ne velti nevienam. Ne bērnam arī. Tu dari tikai to, kas tev patīk. Pat tad, ja tu esi tur, kur tev nepatīk. Ir jāprot atrast tur, kur tev nepatīk, to, kas tev patīk. Nopērkat skaistu teikanu, baltu krūzīti ar zelta maliņu, es nezinu, kaut ko. Izdekorējiet vietu, kurā jums kaut kas nepatīk. Un vienmēr tur sāk patikt. Vīra viņu pakvēpiniet, man tur noskaitiet, cita noskaņa pavisam, jā. Tas tā palīdz. Bet ir jāprot turēt robežu. Tas ir ļoti svarīgi. Un tas ir Saturns, kas palīdz noturēt limitu. Tāpēc tu zini, kur ir tava robeža. Un, piemēram, es zinu, kad arī, kā izskatos dusmīgi brīžiem, es to pasaku kaut ko tā. Bet tas notiek arī ar mīlestību. Tas arī palīdz augt cilvēkam blakus. Bet tu ar to nespekulē. Un daudz cilvēki to neiztur robežu. Nu, tas nozīmē, ka nav īstais laiks. Vienkārši. Varbūt arī pietika ar to drusciņu. Kā nu kuram? Jā, jo Saturns viņš iedod, jā. Un vispār, ja sieviete praktizējuši, viņa, protams, ir vairāk enerģijas. Galvenais, lai tā saprašana būtu, kur viņa to enerģiju virza. Tā ir. Ja tā saprašanas nav, tad tā ir tā kā mērkaķis ar granātu. Jā. Nu, es skatos, ka mums tuvojās jau drīz stundai saruna, un es tad gribēju noslēgumā vēl pajautāt, tā kā šis saruna cikls saucās, ko vēlas sievietes un kas dara sievieti laimīgu, varbūt tad noslēgumā kaut kādos pāris teikumos, kas tad ir
tas, ko tu vēlies savā dzīvē, un kas ir tas, kas tevi dara laimīgu? Mani dara laimīgu tā sajūta, ka es tiešām varu darīt to, man ir paredzēts darīt. Un tas mani dara ļoti laimīgu, kad es varu baudīt laiku ar ģimeni, ar bērniem. Patiešām es baudu to. Kad man garšīgi sanāk pagatavot pusdienas nesteidzoties, es to ļoti baudu. Kad man sanāk nokārtot eksāmenu, man ļoti patīk tas. Kad, piemēram, es izveidoju savu projektu un viņā es redzu, ka kāds gūst prieku tajā. Man tas sagādā prieku. Vai arī, piemēram, kad es redzu, vai es jūtu, ka mana klātbūtne padara cilvēku mierīgāku kaut kādā jomā, kurā viņam nebija miers, un kad ierauga cilvēks citu savu šķautni. Man vispār patīk kalpot. Jā, ļoti patīk. Tas man sagādā prieku. Jā, man tas ļoti sagādā prieku. Īstenībā. Man patīk būt skaistai. Man tas arī sagādā prieku. Patīk sevi lucināt. Patīk spā. Patīk rotas lietas. Es esmu sieviete, jā. Ļoti patīk. Ļoti skaisti, tiešām ļoti skaisti un iedvesmojoši. Un es gribēju vēl pajautāt, varbūt kādam skatītājam vai klausītājam ir kāds jautājums Ingrīdai, tad varbūt jūs varat ierakstīt tagad komentāros, kamēr mēs runājām, varbūt tu neredzi, ir sirsniņas ik pa brīdim un raksta cilvēki, tik ļoti šādas patiesas sarunas ir nepieciešamas šajā laikā, un paldies, ļoti iedvesmojoši un tā tālāk, tā kā ļoti, ļoti liels paldies par tavu sarunu un gaidām vēl kādu jautājumu, varbūt, ja kāds ierakstīs. Pateicos par ļoti jauko un vērtīgo stāstījumu. Paldies. Ko es vēl varētu pajautāt? Es te biju sarakstījusi. Pastāsti varbūt par saules māju. Tev ir saules māja ar ļoti skaistu nosaukumu. Ko tu tur dari un ko tu piedāvā cilvēkiem? Jā, mēs ar vīru attīstam tādu etnomāju, kurā es vadu tādu ajurvēdiskas lietas un jogu, un vīrs vada šamaniskas prakses. Un mēs kopā tad salikušies un to vēdisko un latvisko, un mēs viņu integrējam un turpinam kultūras mantojumu. Un man ir ļoti svarīgi, lai tiek attīstīts latviskums, man arī bērniem tādi vārdi ir iedot Ieva, tur Estere un Namejs un Līga, Amrita Līga, bet Līga tik un tā ir klāt. Un tad tajā saules mājā, tā ir Jāņa tēva māja, kuru mēs paši savām, tur atjaunojam vecas mēbeles, tur tā kā brīvdabas būdlēs tikai miniatūrā versijā. Un tad, kad tur atnāc, tur varbūt tas pagalms vēl tur nav pabeigts, bet mēs tā pa drusciņai visu daram, lai paliek tāds starp ozoliem, lai bērni redz, kā viņi aug. Un lai viņi vienlaikus ierauga to kosmopolīta dzīvi. Lai viņi saprot, ka nav tikai šeit, bet ir daudz. Vairāk nekā tikai te, bet jāsmeļās spēks tur, kur tu esi. Piemēram, man tas ir ļoti svarīgi. Man ļoti svarīga mājas sajūta, un tā saules māja, tā ir sajūta, kur piedzimusi saule. Agrāk viņa nesaucās saules māja. To mēs nonācām pie tā nosaukuma, un saules māja tā ir tāda, vīrietis tas ir saule, un tas ir gars, un māja tā ir sievietes enerģija. Un tā, kas saliekās kopā, tad viņi izveido to gaismu, un tur saplūst tad māja. Un māja tā ir vienmēr mēnesis enerģija. Viss, kur ir sievietes enerģija, tā ir mēnesis enerģija. Bet saule dod taču to spēku mirdzēt. Un arī... Ienes gaismu māju, un sievieti ienes to atmosfēru, emocijas. Jā. Un tur ļoti palīdz tieši tas, ka, piemēram, kad sieviete iemācās to darīt. Un to es iemācu sievietēm izdarīt. Piemēram, man tagad ir tas mans Kamala klubs, kur es vadu sievietēm, kuras pasniedzu jogu. Tur vēl tādas prakses, Un es mēģinu tā vienkāršiem vārdiem to pastāstīt un nodot sievietēm, Parādījās viens jautājums, kā atlaist kontroli un atļaut sev būt? Kā atlaist kontroli? Kontroli par ko? Es domāju, ka sajūta, ka tu vēlies kontrolēt visu savā dzīvē, tu neļaujies spontanitātei.
Bet īstenībā nevajag atlaist nekādu kontroli. Īstenībā nevajag atlaist kontroli, vajag būt tajā, kura jūs esat, un vienkārši paskatīties, kur ir tādi vaļējās durvis, kur tā enerģija aiziet. Un, piemēram, kontroli, piemēram, nav uzticība partnerim, tad vienkārši vienā brīdī apsēsties un pateikt, es tev neusticos tur. Nu, pieņemsim, kontrolē, piemēram, sievietes kontrolē partnerus vai bērnus tur kontrolē, visu kaut ko. Vienreiz vienkārši jāapsēžas un jāizrunā tā sajūta. Bet, ja neizdodas tā sajūta tādā fiziskajā līmenī, tad vienmēr ir garīga prakse. Jā. Man ļoti palīdz paklanīšanās prakses. Es vizualizēju to cilvēku sev priekšā un katru dienu taisu paklanīšanās prakses viņa paramātmai, viņa dvēselē. Un es ar meitu arī tā runāju. Piemēram, viņa uzvedība 3-gadniekam brīžiem. Mācīs ceļā stāvus, tu nezini, kā pateikt. Un brīžām gribās kliegt. Bet tad es saprotu, ka viņā ir sieviete, tāda pati kā mana dvēsele. Viņa ļoti labi saprot. Ļoti labi saprot. Tu vari neko neteikt, bet tu vari tajā brīdī caur sirdi runāt. Un tu vienkārši apskauj. Tajā brīdī, kad tev negribas. Tas palīdz atlaist kontroli. Skatoties, kurā dzīves jomā, piemēram, es varu ļoti skaidri pateikt, ka attiecībās strādāt, tur vairāk vajag darīt to, kas jums patīk pašai. Piemēram, gribās, lai jūs vairāk apskaujat, iet apskaujat. Caur nepatīk, caur negribu, caur nevaru. Bet tas ļoti palīdz attiecībās. Un viņas vairojās. Tas cilvēks sāk just, ko tu gribi. Viņš sāk dot to atpakaļ. Tieši tāpat ar bērniem. Priekšnieku nevajadzētu iet apskaut. Ja viņš nav vīrs. Tad sanāk, kad kontrole mums veidojas no tā, ka mēs neusticamies kaut kādiem procesiem, mēs neusticamies dzīvi. Un tad mēs gribam kaut kādā veidā padarīt to drošu, un tad mēs mēģinam kontrolēt, bet tas tavs padoms būtu, kad vienkārši ļauties iet solīti pretī. Ko es vēlos, to es tā kā pati sāku darīt. Jā. Tas ir jādara, bet, piemēram, tā kontrola, viņa izpaužas, piemēram, ja ir pa daudz darbu sakrauti sievietei, viņa nezina, no kā sākt. Arī tas var būt tā. Man tā ir bijis šādi dzīvē, kad es paņemu pa daudz, es nesaprotu, un ko es kontrolu, es nezinu, kā man savākties, jā. Tur vajag pašai sev savākties un padruskai sākt risināt. Tas ir atkal laika plānošana. Tā ir vienkārši arī psiholoģija palīdz savā ziņā. Ja? Vienkārši saplānot time management, uztaisīt. To es daru, to samu. Un galvenais, ko svarīgi, ko es gribētu pateikt, ka nevajag uzsākt neko jaunu. Pirms jūs nesakārtojat to veco, vajag sakārtot to veco. Nevajag teikt, tagad es no rīta celšos un apliešos ar ūdeni. Un tad es vingrošu 6 reizes dienā. Nevajag to darīt. Vajag izdarīt, paņemiet sev vienu mantru un skaitiet. Kādu? Iedod varbūt kādu mantru, universālo mantru, ko varat. Mantra, vislabākā mantra ir Hare Krishna. Viņa vislabākā mantra ir Hare Krishna, Maha mantra. Tā mantra atver to mīlestības trūkumu. Tā ir vienkārši prāna, kuru mēs varam saņemt no Dieva. Viņš ir gatavs uzreiz, tiklīdz tu pasaki tos vārdus. Es zinu, ka tas strādā ļoti, ja? Un tas palīdz atvērt to mīlestību, to īsto. Un tu tā kā sāc saprast, jā, tu pasaki to Hare Krishna. Tā ir mantra, pie kuras ļoti pieturos. Vai arī pie Om Namah Shivaya. Vai Hare Krishna vai Om Namah Shivaya. Hare Krishna tas ir vairāk tāds, viņš ir vairāk iedot to dziļumu, tur tādu, pavisam tādu maigumu. Bet ne visi var pateikt to. Ja? Om Namah Shivaya pateikt vieglāk. Šiva pieņem visu. Bet Bhagavad Gita ir pateicis Šiva vienā no šlokām, kā es esmu Rudra. Krišna pateica, ka es esmu Rudra. Tas nozīmē, ka Šiva ir tas pats Krišna. Un viss. Un tur ir atbildes, jā, ka cilvēkiem nesaprot, kas viņi ir. Bet tas ir viens. Īstenībā jāsaka, tajā brīdī, ja tu neesi gatavs teikt to Hare Krishna, saki Om Namah Shivaya. Un ar to pilnīgi pietiek. Bet, ja tur gribās dziļāk, tad tur ūpājies, tas jau ir. Tas vai arī nav tuvo ar vēdisko kultūru, vai var teikt vienkārši paldies, vai es pateicos par šo dzīvi, par visu, pateicības enerģiju vairot, jo, ja kāds cilvēks, varbūt latviskajā kultūrā, ko varētu kāds latvietis skaitīt, kādu? Pateicos. Es mīlu tevi, Dievs. Es mīlu tevi. Paldies tev, saule. Jā, pateicības saulei. Un pateikt, paldies tev, saule, paldies par šo dienu, katru rītu ar smaidu un pateikt paldies par
vienu. Nu, jā. Jā, nu tad ar to varam arī noslēgt, kad paldies par šo dienu, paldies par šo sarunu, paldies par brīnišķīgo tavu uzaicinājumu. Un es ceru, ka daudziem tas patiks un noderēs un varēsim izdarīt daudz labas lietas vēl. Jā, Es paldies. mēģināšu kaut kādā veidā atslēgties un visu to saglabāt. Paldies. Lai paldies. Jā, tā. Tad man ir kaut kas te jādara. To es tiešām nezinu, kā man pārtraukt šo sarunu. Ne, viņi ir bezgalīgi. Viņi ir bezgalīgi. Man liekas, viņš pats izslēgsies, tā domāju. Viņš pats izslēgsies? Nē, viņš neizslēdzās. Tā, jā. Viņu tagad es ieraudzīju, jā, un viņš izslēgties. Tātad paldies vēlreiz, atā visiem.